Nu, ko cienījamie klātesošie un arī televīzijas skatītāji, sākās otrā brauciena sērija. Un sākam atkal ar rūķiem 6 minūšu brauciens plus 1 aplis. Jā, pirmajā braucienā mazajā rūķu kompānijā. No 5 braucējiem šodien ātrākais bija rūķu kompānija. Pirmajā braucienā Hubertas Zaluba no Lietuvas Nutenas Racing School, viņam 4. numuriņš, un tagad nepiefiksēju, kurš otrā brauciena izcēla, kaut gan apbalvošana nav par otrā brauciena kolešatu, vienkārši intereses pēc, kurš tad ātrākais bija startā, bet te grūti bija manas pozīcijās saskatīt, kurš tad bija ātrākais startā. Un brauciens 6 minūšu brauciens ir sācies. Pirmajā braucienā otro vietu izcīnīja Emīls Malkalns. Viņš kopvērtējumā joprojām saglabā līdera pozīcijas, arī pēc pirmā brauciena otrās vietas. Un lūk, tagad jau pirmais aplis mazajiem rūķiem, mazajiem bērniem Lietuvā. Hubertas Zaluba līderis, un tūlītais viņa arī Emīls Malkalns 1,2 sekundžu attālumā. 70. numurs un trešajā vietā pēc pirmā apļa Ēriks Bērziņš ar 22. numuru. Pirmajā braucienā viņš finēja 4. vietā, tagad 3. vietā un Miķelis Brants 4. Miķelīts no motokluba Ape. Apmēram 3 sekundes aiz Ērika Bērziņa, un tā ir 4. pozīcijā pēc pirmā apļa 193. numuram, kurš kopvērtējumā pēc 10 braucieniem vēl nav pakāpies bronzas pozīcijās. Viņam tagad ir 4. vieta. Miķelim Brantam joprojām priekšā viņam ir lietuvītis Armīnas Bražģijus, kurš šodien nepiedalās sacensībās. Tā kā punkti Miķelim jākrāj vēl ir rūķu konkurencē, lai varētu kopvērtējumā šodien priecāties par 3. vietu rūķu konkurencē pirmajā Latvijas iekštelpu čempionātā šajā mazajā bērnu klasītē. Un tikmēr jau otrais aplis līderim pietuvojies ir Emīls Malkalns ar 70. numuru, un abi divi krīt. Gan Hubertas Zaluba, gan Emīls Malkalns, un kurš tad tur izpīķeresies kopā ar lielo palīdzību šajā burzmā, kurš aizbrauks. Tomēr Hubertas Zaluba 4. numuru pēc šīs sadursmes turpina braucienu kā līderis. 2. vietā Emīls Malkalns un 3. vietā ir Ēriks Bērziņš ar 22. numuru. Un līdera pozīcijās zaudē Hubertas Zaluba, līdera pozīcijas, un tagad līdera pozīcijās izvirzās Emīls Malkalns. Tāda pamatīga burzma tieši pirms finiša arkas izveidojās starp šiem mazajiem braucējiem. Un tur noteikti emocijas sita augstu vilni, to mēs no šejienes neredzām. Bet labi, ka viss tā beidzas un visi puikas varēja turpināt braucienu tālāk šajā rūķu konkurencē. Cīņā par punktiem, gan šodien 3 braucienu summā, gan arī lielajā kopvērtējumā. Un jau pilnī. 3 apļi jau veidojās no 6 minūšu brauciena šiem mazajiem rūķiem. 60. starta numurs Emīls Malkalns. Un pirmajā braucienā viņš finišēja 2. vietā, tagad viņš ir līderis. 60. numurs. Pārņēmis vadību pēc sadursmes, Emīls ir tagad līderis, līderu pozīcijās, un 2. vietā Ēriks Bērziņš 2. vietā ar 22. Un pirmā brauciena uzvarētājs Hubertas Zaluba 3. vietā ar 4. numuru, bet 5. vietā Miķelis Brants 193. no motokluba Ape. Tālūk ir izveidojusies situācija uz doto brīdi rūķu konkurencē, ka līdz brauciena beigām 1 minūte plus 1 aplis. Redzēsim, cik ātri apli veiks tagad līderis Emīls Malkalns, un vai viņam tiks parādīts jau pēdējais aplis vai vēl 2 apli līdz brauciena beigām.
50 sekundes līdz brauciena beigām. Un cik tālu mums ir līderis, 70. numurs. Nu, pagaidām neredzu. Šeit trases pēdējā sektorā parādās līderis Emīls Malkauns ar 70. numuru. Un pēc sekundēm izskatās, ka vēl 2 apļi līdz brauciena beigām otrajā braucienā rūķu konkurencē. Nu, tie 25 punkti atkal kopvērtējumā. Emīlam Malkaunam. Tā viņam jau ir 20 punktu pārsvars pār Hubertas Zalubo lielajo kopvērtējumu punktu skaitot. Un joprojām otrajā pozīcijā Ēriks Bērziņš pēc kritienā šeit pirms finiša. Tā īsti atpakaļ savā tempā, savā ritmā nav iegājis Hubertas Zaluba. Un aizbraucot pēdējos 2 apļos, viņam joprojām 3. pozīcijā. 4. startā numurs Lietuva. Un tikmēr 4. vietā Miķelis Brants ar 193. numuru. Nu, Miķelītīm 18 punkti, nāk atkal klāt kopvērtējumam. Jā, un viņam jācīnās ir par bronzu 2026. gada sezonā rūķu konkurencē. Pagaidām 18 punkti, tas viņam ir joprojām 4. vietu dot pēc arī otrā braucienā, kaut gan viņš jau būs ļoti pietuvojies ar Mīnām Bražījus, kurš šodien nestartēs sacensībās, un viss izšķirsies noteikti bronzas godalgā pēdējā braucienā, 12. braucienā šajā rūķu konkurencē. Viens aplis, un Emīls Malkauns brauc pretī 25 punktiem. Ļoti tālu viņš ir atrāvies no saviem sekotājiem. Otrajā vietā Ēriks Bērziņš, un turpat arī Hubertas Zaluba ir vairāk kā pusminūte aiz līderā, un šeit pirmās vietas liktenis jau ir izšķirts. Tas ir viennozīmīgi, ja nu kāda fatāla neveiksme, bet es domāju, ka kontrolēs situāciju pēdējā aplī arī šajā vecumā Emīls Malkauns un finišēs ar 25 punktu summu bagāžā. Otro vietu joprojām notur Ēriks Bērziņš, 22. numurs, un 3. vietā Hubertas Zaluba no Lietuvas ar 4. numuru. Miķelim Brantam jānotur 4. vieta, viņam ļoti vajadzīgi šie 18 punkti kopvērtējumā. Un kā 4. arī viņš finiša aplī dodas 193. numurs, motokluba Alpe pārstāvis. Rūķi tojas finišam. Līderis tojas finišam, un Emīls Malkauns izcīna 25 punktus. Tātad kopvērtējumā viņam pēc 2 braucieniem ir 47 punkti. 47 punkti ir Emīlam Malkaunam. Un tagad gaidām finišu par 2. un 3. vietu. Nu, finiša aplī saņēmies, ka Hubertas Zaluba apsteidzis ir viņš Ēriku Bērziņu, un līdz ar to Hubertas Zaluba 22 punkti un tikpat punkti, kā Emīlam Malkaunam 47 punkti, bet 3. vietu izcīna Ēriks Bērziņš ar 22. numuru, tie 20 punkti, un lielajam kopvērtējumam Ērikam Bērziņam, jā, nu ir punkti 20, bet tā, ka viņš nestartēja 1. un 2. posmā, tad viņš ir tikai 9. vietā lielajā kopvērtējumā. Viņš šodien cīnās par 1. trīnieku 3 braucienu summā. Viennozīmīgi, bet Miķelis Brants finišē ar 4. vietu un 18 punktiem. Un vēl vairāk pietuvojas Armīnam Bražījum, kurš kopvērtējumā ir 3. vietā. Lūk, rūķi ir finišējuši. Un jau 50-nieki ir gatavi doties 2. braucienām. 1. braucienā 50-niekiem uzvaru izcīnīja dramatiskā finišā ar 6 simtaļu pārsvaru. Uzvaru izcīnīja Oskars Luiga no Igaunijas ar 900. numuru, un šeit ir ļoti interesanta situācija, ka tagad 11. braucienu sākot kopvērtējumā 2 braucējiem ir absolūti vienāda punktu summa.
pēc 10 braucieniem. Vienāda punktu summa ir gan Artjomam Vasiljevam no motokluba Austrumu Zibens, gan Oskaram Luige no KTL Racing no Igaunijas. Tā kā cīņa turpināsies tagad par punktiem par uzvaru Latvijas čempionātā starp Artjomu Vasiljevu un Oskaru Luigi, un šoreiz lieliski startu izceļ Artjoms Vasiljevs. Artjoms Vasiljevs braucienu sākā līderis ar 625. numuru. Otrajā vietā Oskars Luige aizbrauca trasē, pirmā brauciena uzvarētājs ar ļoti minimālu pārsvaru, acī neredzamu, tikai elektronika finišā fiksējusi 600 pārsvaru Oskaram, bet šīs 600, tie jau ir 25 punkti kopvērtējumā. Jā, nu kā norisināsies šis brauciens, domāju, ka joprojām cīņās starp šiem diviem jaunajiem braucējiem šajā 50 kubicentimetru klasē. Oskaru Luigi un Artjomu Vasiljevu turpināsies arī šajā braucienā, jo pārējie gan kvalifikācijas braucienā skatoties, gan arī pirmā brauciena rezultātus skatoties, nu, visai daudz atpaliek no ātruma, ko uzrāda mums līderu duets. Un Oskars Luige tomēr. Oskars Luige atkal pārņēmis ir vadību. Artjoms Vasiljevs otrajā vietā ar 625. numuru un trešajā vietā. Nu, skatos, tikai tagad tojas trešā vietā un trešajā vietā Tomas Jaunžēkers. Tomas Jaunžēkers mums startē no motokluba Moto AZ. 66. numurs Tomasam Jaunžēkeram un 4. vietā Reinis Redovičs no VV Moto Racing Team ar 215. 11,5 sekundes aiz līdera, bet 5. Ben Brenek Petrovs Pērnavas motoklubs ar 230. numuru. Tāds lūk vietu sadalījums pēc pirmā apļa šajā 7 minūšu braucienā plus viens aplis 50-niekiem, kur no visām klasēm izskatās ir vissīvākā cīņa par Latvijas čempionu titulu kopvērtējumā, jo diviem braucējiem ir absolūti vienāda punktu summa. Uzsākot 11. braucienu Latvijas čempionāta līderu maiņa. Kāda līderu maiņa? Lieliska līderu maiņa. Taisnē un tomēr notur Artjoms Vasiljevs šo līdera pozīciju. Kaut gan tur burtiski pāris desmitaļas aiz viņa lido Oskars Luige no Igaunijas ar 900. numuru. Nu, ļoti sīva mačošanās arī šajā braucienā ir starp šiem diviem izteiktajiem līderiem. 50 kubicentimetru klasē. No šeit prognozēt iznākumu ir ļoti grūti, jo tikpat kā vienādus apļa laikus uzrāda gan Oskars Luige ar 900, gan arī Artjoms Vasiljevs ar 625. numuru. Tomas Jaunžēkers līderiem zaudēja 11 sekundes, ir 3. pozīcijā, un vēl 12 sekundes viņam zaudēja Reinis Redovičs 4. vietā ar 215. numuru, un atkal tūlīt uzmanību mēs trases jau vidējā sektorā pievērsīsim līderu divcīņai, kur šajā aplī kā līderis aiztrauca Artjoms Vasiljevs no Austrumu Zibens ar 625. numuru. Un notur viņš līdera pozīcijas šajā aplī. Oskars Luige ir turpat kā ēna seko Artjomam Vasiljevam, bet tā ir otrā vieta. Otrā vieta tagad braucienā Igaunim Oskaram ar 900. numuru. Cīņa turpinās. Lido pāri tramplīniem, abi divi līderi. Un šī minimālā starpība, nepilnu sekundžu starpība par labu joprojām Artjomam Vasiljevam no motokluba Austrumu Zibens ar 625. numuru. Nu jau atpalicēji jau redzami ir abiem diviem līderiem. Krita līderis, jā, 625. numurs. Nu tā izskatījās. Trases vidējā sektorā 625. numurs. Piedzīvoja kritienu pārāk lielā tempā brauca pāri tramplīnām, mocīts sametās šķērsām, un līdz ar to Emīls Malkauns ar 70. numuru tagad lepnā vientulībā, 70. numurs pabeidz šo apli kā līderis.
Lūk, kāds pavērsiens mazajā 50 kubicendra klasē. Nu jau ļoti liels pārsvars ar Emīlam. Atvainojos Oskaram Luigam. Jāsajauc ar rūķu klasi, līderi tikko bija rūķi, tagad ir Oskars Luiga, 900. numurs, ir līdera pozīcijās, un otrajā vietā ir pat Tomas Jaunžēkers. Tomas Jaunžēkers ar 76. numuru otrajā pozīcijā, un trešajā vietā Artjoms Vasiljevs ar 625. numuru. Starpība Artjoms Vasiljevs un Oskars Luiga 25 sekundžu starpība. Bija tur nepilna sekundžu starpība. Kritiens Artjomam Vasiljevam un tikai trešā pozīcijā uz doto brīdī. Vēl ir jāapsteidz Tomas Jaunžēkers. Pusotra minūte līdz brauciena beigām. Īsais 7 minūšu brauciens. Kritiens maksāja ļoti, ļoti dārgi Artjomam Vasiljevam, kurš jau bija līdera pozīcijās. Tā kā trešā vietā uz doto brīdi dod viņam 20 punktus kopvērtējumam. Varētu teikt, divi apli līdz brauciena beigām. Oskars Luiga, Igaunijā 900. numurs. Nu jau bez riska faktora, droši bez riska faktora var turpināt šo braucienu 900. numurs no Igaunijas, jo finiša rajonā tikai tagad parādās Tomas Jaunžēkers otrajā pozīcijā 76. numuru. Viņam arī divi apļi līdz brauciena beigām. Un trešajā vietā Artjoms Vasiljevs no Austrumu Zibens ar 625. numuru. Ceturto pozīciju notur Reinis Redovičs no VV Motor Racing tīma 215. un piektajā vietā Dominiko Jasalo KTL Racing ar 818. numuru. Lielajā kopvērtējumā Dominika Ojasālu ir trešajā vietā un ar šiem punktiem, ko viņš izcīnā gan šodien pirmajā un tagad otrajā braucienā, tie pietiekami, lai viņš bronzas pozīcijās noturētos arī kopvērtējumā pirms pēdējā 12. braucienā 50 kubikcentimetru klasē. Oskars Luiga un viens aplis. Un tad 25 punkti ir izcīnīti, bet šis aplis ir jānobrauc līderā pozīcijās, bez kļūdām, kontrolējot situāciju. Tiešām bez jebkāda riska faktora var tagad izbaudīt braucienu Oskars Luiga. Pēc kļūdas trasē joprojām trešajā pozīcijā ir Artjoms Vasiljevs, aizbraucot finiša apli. Pietuvojies ir otrajai vietai, pietuvojies ir Tomasam Jaunžēkeram. Artjoms Vasiljevs, bet tie 20 punkti uz doto brīdī, 20 punkti par trešo vietu Artjomam Vasiljevam, bet viņš strauji samazina starpību ar Tomasu Jaunžēkeru, kurš notur vēl iebraucot trases vidējā sektora otro pozīciju, un no jau cīņa tūlīt var sākties par otro vietu braucienā starp 66. un 625. numuru. Tomas Jaunžēkers un Artjoms Vasiljevs cīņā par 20 vai 22 punktiem. Un lepnā vientulībā uzvaru izcīnā arī otrajā braucienā Oskars Luiga. Kļūst par līderi kopvērtējumā līderi pirms pēdējā braucienā, 12. braucienā 50 kubicentimetru klasē. Kurš tad izcīnīs otro vietu? Tomas Jaunžēkers notur otro pozīciju pēdējās virāžas. Uz aizmugurē riteņa sēž Artjoms Vasiljevs. Liktenīgā virāža. Iekšmalu, kā iekšmalu izmantoja. Ko profesionāli, ko meistarīgi, ko tehniski izmantoja iekšmalu, kamēr pārmalu mēģināja lielāko ātrumu Tomas veidot, un starpība finišā ir, tur ir 40 starpība par labu Artjomam Vasiljevam. Un tie ir 22 punkti par otro braucienu, kopā 44 punkti. Un jau ir viņam -3 punkti attiecībā pret Oskaru Luigi. Trešajā vietā Tomas Jaunžēkers, tie ir 40 punkti divu braucienu summā. Un ceturto vietu izcīnīja Reinis Redovičs. Viņam 215. numurs bija braucienā. Un līdz ar to tagad viņš arī ceturtajā vietā ir pēc
2 braucieniem šodien 50 kubicentimetru klasē. Nākamais brauciens 65-nieki. 65-nieki jau 8 minūtes. Plus 1 aplis. Pirmajā braucienā uzvaru izcīnīja ar visai pārliecinoši ar 15 sekundžu pārsvaru par konkurentiem Roberts Vinters no Jāņa Vintera mototīma, bet otrais finišēja Azuolas un Gailā, Lietuva, Žemaitija, 507. numurs. Un trešais Damirs Haimins. Austrumu Zibens motoklubam. Bet tagad sācies ir jauns brauciens, 8 minūšu garumā plus 1 aplis. Un sekosim līdzi notikumiem, ka savā mājas trasē atkal lielisks starts izskatās Robertam Vinteram ar 183. numuru. Un viņš jau bija pirmā brauciena Holešota autors, bet šoreiz arī Damirs Haimins. Viņam ir uzsēdies uz aizmugurējā riteņa, tātad otrajā vietā Damirs Haimins, 23. numurs. Un trešajā vietā, tālumā pašlaik nesaskatu numuru, kurš no lietuviešiem ir 3. pozīcijā. Tuvosies braucēji tuvāk finišām, tad jau arī mēs saliksim visu pa plauktiņiem. Gan pirmo trīnieku, gan pirmo piecnieku, un tā pirmais aplis 75-niekiem. Līderis Roberts Vinters ar 183. numuru. Otrajā vietā Damirs Haimins ar 23. numuru un trešajā vietā Aziolas un Gailā, Lietuva ar 507. numuru. Trešajā vietā attiecīgi 4. vietā Rauls Saldābols ar 390. numuru un 5. vietā Sebastiāna Ojasālu no KTL Racing Igaunija ar 218. numuru. Te jāskatās arī lielais kopvērtējums, kā ir punkti veidojušies pēc pirmā brauciena. Vairs vairāk vēl līderā pozīcijās nostiprinās Roberts Vinters. Otrajā vietā ir tagad pakāpies Damirs Haimins kopvērtējumā. Un attiecīgi trešajā vietā atrodas joprojām vēl šodien nestartējušais Roberts Vanaks. Bet viņam ir pietuvojies ir gan Rauls Saldābols un Igaunis, Ojasālu ir Sebastians pārāk tālu kopvērtējumā, jo viņš nav startējis vienā posmā Sebastians Ojasālu un līdz ar to viņš no pirmo trīnieku kopvērtējumā šodien var nedomāt vienīgi par trīnieku 3 braucienu summā. Viennozīmīgi. Tur vēl cīņa var turpināties, jo vēl nav punkti sadalīti par 2. un 3. braucienu. 75 kubicentimetru klasē. Pirmā brauciena rezultāti mums ir, protams, zināmi. Un savā starpā mačojās tagad līderu duets. Roberts Vinters un Damirs Haimins. Starpība 3,5 sekundes par labu Robertam Vinteram. Un trešo vietu notur Lietuva ar arī 3 sekundžu pārsvaru par Ralfu Saldābolu. Aziolas un Gailā 507. numurs trešajā vietā, 4. vietā Ralfs Saldābols no motokluba Alajā. Roberts Vinters savā mājas trasē iet projām no saviem konkurentiem. Arī no Damira Haimina, jau šī starpība pieaugusi līdz 5 sekundēm. 5 sekundžu starpība starp 1. un 2. vietu. Un jau jāskatās tie punkti, kas te veidojas kopvērtējumā. Damirs Haimins. Ja tāda līdera pozīcijās turpināsies brauciens Robertam Vinteram līdz finišām, tad neatkarīgi no 3. brauciena rezultātiem Robertam varētu būt pietiekami daudz punkti jau, lai viņš kļūtu par Latvijas čempionu 65 kubicentru klasē, iekštāpu motokrosā.
Bet, vēl ir otrais brauciens pašlaik. Viņš ir 25 punktu pozīcijā, līderā pozīcijās. Arī šajā aplī viņš palielina atstarpi ar Damiru Haiminu no Austrumu Zibens, kuram ir otrā vietā. Un trešajā vietā Lietuva notur trešo pozīciju. Azolas Songaila, 507. numurs. Bet lielajā kopvērtējumā viņš necīnās viņš par augstu vietu kopvērtējumā, jo nestartēja viņš otrajā posmā, viņš nestartēja. Divas minūtes 50 sekundes līdz braucienā beigām. Savu tempu, savu ritmu tur līderis Roberts Vinters. Viņa pārsvars bija iepriekšējā aplī 6 sekundes par tuvāko konkurentu Damiru Haiminu. Vēl viens aplis Roberta Vintera izpildījumā. Un Damirs Haimins no motokluba Austrumu Zibens. Šajā aplī zaudēja viņam mazliet pietuvojies. Ātrāks apļa laiks ir bijis Damiram Haiminam. Kaut kur 5,8 sekundžu starpība, 5,9 sekundžu starpība tagad ar Robertu Vinteru. Bija jau pāri par 6 sekundēm. Bet, arī apļa laiki parāda to, ka Damirs Haimins iepriekšējā aplī bijis ātrāks par līderi nekā Roberts Vinters spēja apli veikt. Azjolas Songaila trešajā vietā Lietuva, un viņa pārsvars ir pietiekami liels pār Ralfu Saldābolu. 6 sekundžu starpība starp 3. un 4. vietu. Azjolas Songaila 507. Ralfs Saldābols 390. no motokluba Alojām. Ja Ralfam Saldābolam ir iespēja tomēr joprojām vēl pacīnīties par kopvērtējumu 3. vietu šajā 75 kubikcentimetru klasē, ja viņš turpinās tādā tempā. Krāt punktus, pirmā braucienā viņam arī 18 punkti, tagad arī viņam veidojās 18 punkti. Un viņš varētu tad pēc 3. braucienā, tā ir tikai tīra sausā matemātika, šādi braucot viņš varētu izcīnīt bronzas godalgu kopvērtējumā Latvijas čempionātā pēc 4 posmiem 2026. gadā. Bet laiks rādīs, tā ir tikai tādas prognozes, statistika, visu saliks pa plauktiņiem cīņa trasē. Un līdz braucienā beigām palikusi ir pusminūte, plus 1 aplis. Ļoti ātri pagājušas šīs 8 minūtes 75 kubikcentimetru klasē. 25 sekundes līdz brauciena beigām un 2 apli līdz brauciena beigām viennozīmīgi. Roberts Vinters nejūt savu konkurentu elpā aiz muguras. Kontrole absolūti situāciju trasē un 2 apli ar šādu 6 sekundžu, pat mazliet vairāk pārsvaru pār Damiru Haiminu ar 23. numuru, kurš tagad dodas trasē. Otrajā pozīcijā 8,5 sekundžu starpībām par labu Robertam Vinteram. 3. 4. vietā Azjolas Songaila notur 3. pozīciju un saviem 18 punktiem pretī ļoti vērtīgiem brauc Ralfs Saldābols no motokluba Aloja, 390. numurs. 5. vietā Igaunija Sebastian Ojasalu ar 218. numuru no KTL Racing. Un Markus Pociūnas 6. vietā. 6. vietā Lietuva Žemaitijas motoklubs. Visai patālu aiz līderā, aiz Roberta Vinteram, kurš dodas finišu aplīm. 1 aplis līdz brauciena beigām Robertam Vinteram. Un ar 2. vietu starpībā pieaugusi līdz turpat 9 sekundēm. 8,6 sekundžu starpība aizbraucot finišu aplī par labu Robertam Vinteram. 25 punkti veidojas. Šodien 50 punkti nāk klāt
Robertam Vinteram. Un līdz ar to kopā viņām 255 punkti. Mēs jau tā ļoti ātri visu jau rēķinām. Un skatāmies Damira Haimina punktus. Jā, 22 punkti nāk klāt Damiram Haiminam. Tie ir tad 225 un jau neatkarīgi no trešā brauciena rezultātiem varam jau sveikt finišā Latvijas čempionu. 2026. gadā Roberts Vinters, Jāņa Vinterā moto tīm izcīna uzvaru braucienā un uzvaru arī viņš ir punktu ziņā neaizsniedzams, ja arī pēdējo braucienā viņš nebrauktu. No tas tā, matemātiski. Viņš, protams, brauks un cīnīsies arī par uzvaru 3 braucienu summā. Otrais finišējā Damirs Haimins, viņam 22 punkti. Un trešā vietu izcīnā Aziolas un Gailam. Viņam 20 punkti. Gan kopvērtējumā, gan šodien 3 braucienu summā. Nu, un 4. vietā Rauls Saldābols, jā, ar 18 punktiem. Nu, bet vēl līdz 3. vietai viņam vēl mazliet pietrūkst. Jā, līdz 3. vietai vēl pēdējā braucienā viņam ir jāpacīnās. Ļoti ātri ir visi gatavi jau nākamajām braucienām. Nu, jau 85 kubicentimetru klasē, 8 minūšu brauciens. 15 sekundes līdz startam. 80 piesniekiem. 8 minūšu brauciens plus 1 aplis. Uzmanību startām. Nu, redzēsim, kurš tagad izcels startu. Pirmajā braucienā ļoti labus apļa laikus uzrādīja. Līdz ar to arī uzvaru izcīnīja Luis Jonzis no Emīgs Bauskā ar 91. numuru. Otrais finišējā sezonas līderis Agnis Alksnis ar 151. numuru. Agnim Alksnim šoreiz startā tikai 3. pozīcija. Tā kā līdera lomā jau ar startu iejuties ir pirmā brauciena uzvarētājs Luis Jonzis ar 91. numuru. Starp 1. un 2. vietu kopvērtējumā Latvijas čempionātā tagad ir 12 punktu pārsvaru par labu Agnim Alksnim. 12 punkti, joprojām plusā ir Agnis Alksnis no Viking triāla ar 151. numuru. 2. vietā ir Luis Jonzis un 3. vietā, ļoti stabili 3. vietā, Jurģis Kosovičs ar 167. no VV Motor Racing Team. Jā, līderu duets izveidojies ir Luis Jonzis un Agnis Alksnis. Nu, tā jau arī mēs gaidījām, ka šie divi jaunekļi savā starpā arī mačosies par punktiem, par kopvērtējumu. Ar 1,4 sekundžu pārsvaru un līderu pozīcijās Luis Jonzis. No Emīgs Bauska motokluba aiz viņa Agnis Alksnis ar 151. no Viking triāla. Un 3. vietā Jurģis Kosovičs no VV Motor Racing Team 167. 3,7 sekundžu starpībā ar līderi ar Luisu Jonzi. 4. vietā Vakaris Degutis, Žemaitija, Lietuva 217. 5. vietā Jurģis Jauniņš 216. numurs. Un pēc pirmā apļām sešnieku noslēdz Grigas Saukaitis. Viņš pat nav beidzis pirmo apli. Tātad Grigas Saukaitis pagaidām nav mums pirmo apli veicis 438. numurs. Un turpat jau bija līderu maiņā. Oj. Kāda mačošanās. Citu ātrumu, citu ritmu. Tempo tagad rādā Agnis Alksnis ar 151. numuru un apsteidz pirmā brauciena uzvarētāju Luisu Jonzi. Agnis Alksnis izvirzās līdera pozīcijās. Ļoti garā taisnajā tramplīnē, mazliet veiksmīgāks un ātrāks bija
Agnis Alksnis, un tagad viņa pārsvars ir nepilna pussekundē par Luisu Jonzi, pirmā brauciena uzvarētāju ar 91. numuru. Noturēja savu tempu, visa taisnības garumā Agnis Alksnis, un taisnības galā tomēr virāžā mazliet priekšā Luisam bija Agnis no Viking triāla ar 151. numuru. Jā, ļoti interesantais brauciens turpinās, kāds būs nākamais aplis, to mēs redzēsim. Agnis Alksnis notur līderā pozīcijas ar cik lielu sekundžu starpību pār Luisu Jonzi. 6 desmitaļu starpība. Aizbraucot tagad trešajā aplī, bet Luis Jonzis neatkāpjas no līdera. Un tur ir ļoti sīva mačošanās, spriedzes pilna mačošanās starp pirmo un otro vietu šajā otrajā braucienā 85 kubikcentimetru klasē. Luis Jonzis ir gatavs atkarot līderā pozīcijas. Ļoti uzmācīgi seko Agnim Alksnim. Agnis Alksnis nespēja palielināt atstarpi ar Luisu Jonzi un tuvojas no jau trešais aplis abu divu līderu. Tāda izpildījuma, spriedzes pilna izpildījuma. 151. numurs Agnis Alksnis un Luis Jonzis otrajā vietā. 91. numurs. Nākamais aplis sākās ar 7 desmitaļu pārsvaru par labu Agnim Alksnim. Georgijs Kosovičs stabili 3. vietā 167. un 4. vietā Vakaris Degutis Lietuvā ar 217. numuru. Tā ir 4. vietā, bet 5. vietā Georgijs Jauniņš no Latvijas ar 216. numuru. Vēl viens aplis. Lielisko braucēju līderu izpildījumā. Obā iekšmalā. Un Luis Jonzis izmantos iekšmalu. Turpat jau bija. Jā, Luis Jonzis 2 simtaļas. 2 simtaļas viņš zaudēja Agnim Alksnim pārbraucot finiša līniju. Oj, kāda mačošanās. 2 simtaļas mēs rēķinām bobslejā, kur nu vēl motokrosā. 2 simtaļas, un tas ir realitāte. To elektronika piefiksēja, braucot pāri finiša līnijai. 2 simtaļas par labu Agnim Alksnim ar 151. numuru no Viking triāla. Jā, tā ir cīņa par punktiem arī šodien 3 braucienu summā un, protams, lielajā kopvērtējumā. Pagaidām ir plus 15 atkal Agnim Alksnim. Pirmajā braucienā viņš 3 punktus zaudēja. Luisam Jonzim tagad viņš ir atvinējis šos 3 punktus, notur līderā pozīcijas ļoti tāda spriedzes pilnā braucienā un kārtējais aplis 2 minūtes pirms brauciena beigām. Šoreiz iekšmalu neņem Luis Jonzis un starpībā aizbraucot nākamajā aplī 6 desmitaļas. Iepriekšējā aplī bija 2 simtaļu starpība, tagad 6 desmitaļu starpība par labu Agnim Alksnim. Visi elpu aizturējuši, skatās šo bezkompromisu cīņu 85 kubicentru klasē starp 2 ātrākajiem braucējiem, ne tikai šajā posmā, bet arī visas sezonas garumā iekštelpu motokrosā. Tā viņi mačojās gan 1., gan 2., gan 3. posmā. No, tagad arī 4. posmā izrāde mums ir acu priekšā, ko mums ir sarūpējuši Agnis Alksnis un Luis Jonzis. 2 apli tagad būs līdz braucienā beigām. 8 minūtes būs pagājušas tūlīt. 2 apli, konkrēti 2 apli. Agnis Alksnis notur līderā pozīcijās. Luis Jonzis 2. vietā neizmanto šoreiz iekšmalu. Tur šo minimālo starpību ar līderi joprojām. Tā ir 8 desmitaļu starpība starp 1. un 2. vietu. Atbraucot pēdējos 2 apļos.
Un visai patālu trešajā pozīcijā Jurģis Kosovičs no VV Moto Racing Team, kurš brauc pretī 20 punktiem un, protams, arī jau ir nodrošinājis, varētu teikt, jau trešo vietu un bronzas godalgu vismaz jau Latvijas čempionātā ieštāpa motokrosā 2026. gada sezonā. 4. vietā Vakarīs Degutis, 217. numurs, un 5. vietā Jurģis Jauniņš no Saldus motoklubā ar 216. numuru tuvojas liktenīgais finiša aplis. Viens aplis līdz braucienā beigām. Ko darīs Luis Jonzis? Ja viņš finišēs 2. vietā, atkal punktu starpība izlīdzinās. Ja viņam izdosies uzvaru izcīnīt, tad jau viņš būs šodien priekšā Agnim Alksnim plus 6 punkti. Bet pagaidām viņš ir 2. vietā un starpība ir 7 desmitaļas aizbraucot finišu aplī. No jau pirmais sektors pāriet vidējā sektorā, joprojām Agnis Alksnis notur šo minimālo pārsvaru pār Luisu Jonzi. Virāžas, tramplīnu kaskāde, zemo tramplīnu kaskāde, saucamais veļas dēlītis. Lielais tramplīns bez problēmām, abi divi lido pāri lielajām divkupra tramplīnām. Virāža pēc virāžas, tehniskie elementi perfekti tiek izpildīti. Un no jau laukā no vidējā sektora dodas līderis un Luis Jonzis. Pēdējais trases sektors, tempu turpināt. Līderis Agnis Alksnis, virāža un kā būs finišā virāžā. Oi, ko iekšmalu tagad gudri paņēma. Ej, tu nosko gudri paņēma iekšmalu Agnis Alksnis un noturēja līdera pozīcijās. Man patika šis finišs. Pusotru sekundi viņam zaudēja pirmā brauciena uzvarētājs Luis Jonzis. Tā ir 2. vietā un 25 punkti šoreiz Agnim Alksnim. Pirms pēdējā braucienā diviem braucējiem ir 47 punkti. Visi izšķirsies pēdējā braucienā posma uzvarētājs. Bet Latvijas čempionātā atkal 15 punktu pārsvars ir Agnim Alksnim pār Luisu Jonzi. Lūk, kā tas ir sportā. Adrenalīns ir asinīs līdzutējiem, es domāju noteikti, pēc šāda braucienā. Jā, tepat man netālu blakus ir Jāņa Vintera komandas braucēji, un tie arī šeit pilnīgi ar emocijām sekoja līdzi šim braucienām, un izskatās, ka ļoti patika viņam šis spriedzes pilnais brauciens, kaut gan pašiem arī pavisam drīz ir jādodas trasē nākamajā braucienā. Tā kā sportisti jūt līdzi katram braucienam, kas notiek šeit šajās motokrosa svētkos Lielplatonē. Un nu jau esam gatavi nākamajām braucienām. 125 divtakteri, kur pirmajā braucienā uzvaru izcīnīja Ingus Suppe. Ingus Suppe no Moto Vidzemes. Starts. Un 2. braucienā startu izceļ arī. Ingus Suppe izceļ arī 2. braucienā, bet Holešotu 2. braucienā mēs neapbalvojam, ka 2. aizbrauc Hugo Hendriksons, kurš joprojām līderis ir kopvērtējumā. Hugo Hendriksons, viņam ir plus 27 punkti. Nu, diezgan nopietnas pārsvars pār Ingusu Suppi, bet ir cīņa šodien, protams, arī par 3 braucienu summu. Arī tur ir cīņa mums joprojām vēl gan šajā braucienā, gan arī vēl nākamajā braucienā. Tā pirmais aplis. Pirmā brauciena uzvarētājs Ingus Suppe. Moto Vidzemē 2. vietā Hugo Hendriksons no VV Moto Racing Team. Un 3. vietā Martīnas Jasijūnas Gatas motoklubs no Lietuvas 785. Bet 4. vietā Ignas Benilsis Žemaitija ar 80. numuru. No Ignas Benilsis, protams, cīnās par to, lai kopvērtējumā saglabātu 3. vietu Latvijas
čempionāta iekštālpu motokrosā. 80. numurs Emīls Miks Rafsevičs 5. vietā pēc pirmā apļa ar 31. bet neveiksmīgs starts un pirmais aplis Gustavam Ozolam ar 641. numuru pirmā braucienā 4. vietas ieguvējām. Nu, tāds ir tas pirmais aplis, tur neko mainīt nevar un līderu divkauja, līderu duelis arī 125 divtakteriem. Ingūns Sope un Hugo Hendriksons. Wow, starpība ir sarukusi līdz 7/10 starp 1. un 2. vietu un 3. vietā Martīnas Jasijūnas arī daudz neatpaliek no līdera. 2,3 sekundžu starpībā ar līderi ar Ingūsu Sopi ir pēc šī apļā Martīnas Jasijūnas, 4. vietā Ignās Benilsis, Žemaitija ar 80. numuru un viss turpinās vēl 5,5 minūtes. Pietiekami daudz laika vēl ir sportistiem, lai pacīnīties savā starpā par vietām, par punktiem, par pozīcijām un gan par domu šodien 3 braucienu summā, gan arī par lielo kopvērtējumu Latvijas čempionātā 2026. gadā iekštālpu un motokrosā. Joprojām līderā pozīcijas notur Ingūns Sope no Moto Vidzemes. Aiz viņa sezonas līderis Hugo Hendriksons no VV Moto Racing Team un Lietuva ļoti labs ātrums arī lietuvietiem. Martīnas Jasijūnas 2,5 sekundes aiz līdera un tā ir 3. pozīcija. Martīnas Jasijūnas arī pirmajā braucienā izcīnīja 3. vietu. Tātad 20 punkti jau ir viņa bagāžā iekrāti no pirmā brauciena. Un Martīnas Jasijūnas lielajā kopvērtējumā, diemžēl viņš pirmajā posmā nestartēja. No lielajā kopvērtējumā viņam būs ļoti grūti pacīnīties. Neiespējami par bronzu. Nē, tas nav iespējams. Par pirmo sešnieku, jā. Martīnas Jasijūnas cīnās par pirmo sešnieku 2026. gadā, bet ne jau par vietu uz goda piedestāla šajā 125 divtakteru vērtējumā. Martīnas Jasijūnas notur 3. pozīciju. Arī šajā aplī starp līderiem ir 1,2 sekundžu starpība par labi Ingūsam Sopem no Moto Vidzemes. Līdz braucienā beigām 3 minūtes 30 sekundes plus 1 aplis. Un ātrākais apļa laiks arī šajā braucienā Ingūns Sope ir uzrādījis 1 minūte un 5 desmitaļas par 4 desmitaļām. Sliktāks apļa laiks vienā aplī ir bijis Hugo Hendriksonam, kuram ir 1 minūte un 9 desmitaļas labākais apļa laiks. 3 minūtes līdz brauciena beigām un starpība joprojām minimāla starp 1. un 2. vietu. Un Ingūns ļoti labi saprot, ka aiz viņa ir sezonas līderis Hugo Hendriksons no VV Moto Racing Team un šajā aplī. Iepriekšējā aplī bija 1,2 sekundes, tad tagad 1 sekundi starpība starp 1. un 2. vietu. Un turpinās savā tempā braukt. Jā, iepriekšējā aplī Hugo Hendriksons ir bijis ar ātrāko apļa laiku. Hugo Hendriksons mazlietiņ atvinēja Ingūsam Sopem atstarpīja un tagad šī atstarpē ir 1 sekunde starp 1. un 2. vietu. Martīnas Jasijūnas jau 5 sekundes zaudē līderim, bet ļoti stabili saglabā 3. vietu braucienā, jo aiz viņa 9 sekundžu attālumā ir Ignās Benilsis ar 80. numuru no Žemaitijas motoklubā. Pirmajā braucienā Ignās Benilsis bija 5. vietā, viņam 16 punkti. Un Ignās Benilsis, gatavo sev bronzas godalgu lielajā kopvērtējumā. Tā izskatās pēc 4 posmiem. Arī šodien netiekot viņš pirmajā trīniekā, izskatās, ka punkti
punkti krājās priekš lielā kopvērtējumā arī Martīnām Jasijūnasam, bet Ignas Beniusim. Ignas Beniusis 80. numurs. Labāko apļa laiku iepriekš aplī uzrādīja Hugo Henriksons. Uzlabo apļa laiku, ko iepriekš bija veicis Ingus Sope. Un tagad aplis ir 1 minūte un 3 desmitaļas. Un starpībā līderi sarukusi līdz 7 desmitaļām. Jā, ar vien dramatiskāks paliek šis brauciens par 1. un 2. vietu cīnās Ingus Sope un sezonas līderis Hugo Henriksons. Varētu teikt 2 apļi līdz brauciena beigām. Notur līdera pozīcijas ar cik lielu pārsvaru. Kaut kur no 7 desmitaļām, pat šoreiz vairāk, 1 sekundžu starpība ir starp 1. un 2. vietu. Hugo Henriksons 2. vietā 953. numuru. Apļa laiki nav uzlaboti un aplī ātrāk iepriekšējo aplī veicis Ingus Sope. Tagad par apmēram pussekundi ātrāk aplī veicis līderis Ingus Sope, salīdzinot ar apļa laiku, ko uzrādīja Hugo Henriksons, atrodoties 2. pozīcijā. Martīnas Jasijūnas 3. vietā 785. un 4. vietā Ignas Beniusis no Lietuvas, no Žemaitijas ar 80. numuru. Finiša aplis tuvojās. Pēdējā virāža pirms lielās finišā Red Bull arkas un finiša aplī dodas līderis. Ingus Sope izturēja lielo spiedienu no Hugo Henriksona puses un 2 sekundžu starpība. Wow! 2 sekundžu starpība. Mazākā starpība bija 7 desmitaļas un tagad 2 sekundžu starpība ir par labu Ingusam Sopem, bet 1 aplis vēl līdz finišam. 1 aplis ir jāveic šajā maksimālā ātrumā, nekļūdoties, jo viņa sīvākais konkurence ir turpat aiz muguras trases vidējā sektorā. Pāri 2 kupra kāpjeliem lido gan Ingus Sope, gan Hugo Henriksons. Un 3. vietā Martīnas Jasijūnas 785. numuru. Tā uzmanību tagad trases pēdējām sektoram tuvojās līderu duets. Ingus Sope notur līdera pozīcijās no Moto Vidzemes. Un jā, šoreiz cīņa, finiša virāža nebūs. Ingus Sope atskatās. Kur ir Hugo? Hugo ir aiz tevis. Ingus 3 sekundžu attālumā. Jā, kaut kā Hugo pēdējos 2 apļos zaudēja apļa laikos, un tā ir 2. vieta arī 2. braucienā, 22 punkti izcīnīti. Un 44 punkti tagad 2 braucienu summā ir Hugo Henriksonam. No jāpaskaito, man liekas, lielajā kopvērtējumā viņam pilnīgi pietiek. O, nē, te vēl, jā, matemātiski. 24. Jā, 24 punktu starpība. 24 punktu starpība ir ar tagad Ingusu Sopi, un vēl čempiona tituls vēl nav nopelnīts. Kaut gan 24 punkti, bet jūs paši labi zināt, ka par 1. vietu dod 25 punktus. Tā kā vēl mēs nevaram teikt, ka 125 divtakteros uzvaru ir izcīnījis Hugo Henriksons, bet plus 24 punkti ir viņa īpašumā. Jā, tie cipariņi, tie ir bezskaislīgi, kādu viņi ir, kā mēs skolā mācījāmies, tādi viņi tagad vēl ir, un viņiem absolūti neinteresē tur sekundes simtaļas vai desmitaļas, un lūk, tie cipariņi rāda to, ka plus 24 punkti pirms pēdējā 12. braucienā ir Hugo Henriksonam no VV Moto Racing Team. Dāmām, kāda mums situācija ir dāmām? Jā, dāmām jau droši mēs vēl nevaram teikt, nē.
četrtakteri startu izceļ Sāra Vintere. Jā, 712 numurs, pirmā brauciena otrās vietas īpašniece, un aiz viņas uzvarētāja pirmajā braucienā Patricija Bērziņa, 733 numurs. Un trešajā vietā ir mazais Yamahas mocīts. Nē, tur ir Jaņkalna 147 numuri, vēl joprojām ir trešajā pozīcijā. Un pirmo aplika līdere veids Sāra Vintere. Sāra Vintere pirmajā vietā savā mājas trasē šeit Speedzones arēnā. 712 numurs. Otrajā vietā Patricija Bērziņā. No jau uz trešo vietu ir pakāpusies Aleksa Mauriņa no EMX Saldus motoklubā ar 288, bet ceturtajā vietā Estere Jaņkalna no 979 Buba Racing Team. Tā kā lūk, tāds ir četrnieks pēc pirmā apļa šajā 8 minūšu braucienā plus viens aplis dāmu meiteņu konkurencē. Un tikmēr jau nākamajām braucienām var sākt gatavoties Open klases braucēji 10 minūšu braucienām. Open klasē var droši gatavoties jau. Jā, viskuplākais dalībnieku skaits arī tieši Open klasē, un tur jau arī būs cīņa noteikti tāpat kā pirmajā braucienā. Spriedzes pilna cīņa par punktiem, par vietām. Ne tikai 3 braucienu summā šodien arī lielajā kopvērtējumā. Arī otro apli veids kā līdere Sāra Vintere. Sāra Vintere notur līdera pozīcijas otrajā aplī, 712 numurs. Patricija Bērziņa otrajā vietā, 733 no Bieriņu motoklubā, un ir Aleksa Mauriņam trešajā vietā ar 288 ar 85 kubicentru mocīti. Lūk, kādi dažādi mocīši šeit trasē. Mums ir gan 125 divtakteris, ko brauc Patricija Bērziņa. Izskatās, kā arī Estere Jaņkalna brauc ar 125 divtakteri. 254 takteris ir Sārai Vinterei un Aleksai Mauriņai 85 divtakterīts ir 12-gadīgai meitenītei no EMX Saldus motoklubā 288. Numuram. No lielajā kopvērtējumā, jā, Patricijā Bērziņai vēl šeit nāk klāt 25 punkti. Tā viņai bija 10. uzvara. Un kopā tie 250 punkti jau uz dotu brīdi ir. Patricijai Bērziņai un joprojām, no jau trešajā aplī aizbraucot. Līderā pozīcijās notur Sāra Vintere. Sāra Vintere, jā, 25 punktu robežās pašlaik ir. Tātad līderā pozīcijās un otrajā vietā Patricija Bērziņā atpaliek no līderes pussekundžu starpībā starp pirmo un otro vietu. Aizbraucot nākamajā aplī, kur trešā vietā Aleksa Mauriņam, Sārai Vinterei zaudēja 11 sekundes. Līderu maiņa notiek, jā, tieši finiša pagriezienā pie atkal Red Bull arkas pār līderi izvirzās pirmā brauciena uzvarētāja Patricija Bērziņa ar 733 numuru. Otrajā vietā Sāra Vintere, pašlaik zaudē 4 desmitaļas līderei Patricijai. Un trešajā vietā ļoti vientuļi, bet stabili trešajā vietā Aleksa Mauriņa. Tālu atpaliek no līderu dueta 14 sekundes un visai patālu aiz viņas 4. vietā Estere Jaņkalnai no 979 Buba Racing ar 147. numuru. No Estere Jaņkalnai brauc pretī arī lielajā kopvērtējumā 4. vietai šajā sezonā dāmu konkurencē.
Un trešo vietu, jā, varētu teikt jau vēl nav izcīnījusi. Nē, vēl ir jāpacīnās vēl Aleksai Mauriņai. Vēl pēc šī brauciena pareiķināsim punktus, bet ļoti tuvu tam, lai bronzu šajā 2026. gadā dāmu konkurencē iekštelpa motokrosā izcīnītu Aleksa Mauriņa no MX Saldus motoklubā ar 288. numuru. Līdz brauciena beigām 2 minūtes, un pārsvaru tomēr ir uzaudzinājusi Patricija Bērziņa par Sāru Vinteri līdz 1,8 sekundēm. Iepriekšējā aplī bija 40, tagad 1,8 sekundžu pārsvars ir Patricijai Bērziņai, un lūk 2 apli līdz brauciena beigām. Līderē Patricija Bērziņa no Viļņu motoklubā, un 2 sekundes viņai zaudē Sāra Vintere no Jāņa Vintera mototīm ar 712. numuru. Kārtīgi apli veic arī 3. vietas īpašniece Aleksa Mauriņa no MX Saldus, 288. numurs, un zaudē 20 sekundes Patricijai Bērziņai. Tūlīt redzēsim, vai tas būs finiša aplis, vai vēl viens aplis būs mums meiteņu izpildījumā. Pašlaik 40 sekundes līdz brauciena beigām. Vēl trases vidējā sektorā ir līderu duets. 32 sekundes. Jā. 2 apļi, vēl 2 apļi, tātad 2 apļi vēl jāveic ir, tur sekundē, bet 2 apļi tomēr, kā teikt, cipari nepelūdzami, un lūk, 2 apļi vēl meitenēm jāveic ir šajā 2. braucienā. Jā, Patricija Bērziņa, ja finišēs 1. vietā, tad varēs sveikt par Patriciju ar čempionas titulu izcīnīšanu 4 posmu summām. Punkti pietiekami daudz būs izcīnīti, 275 punkti, un viņa ir savu paveikusi, pirmo lielo uzvaru izcīnījusi 2026. gadā. Bet, protams, pēdējā braucienā vēl ir jāpacīnās par uzvaru 3 braucienu summā. 11. brauciens tuvojas noslēgumam, 1 aplis tūlīt paliks līdz brauciena beigām. Līdere tuvojas pēdējām, tādām visai liktenīgām finiša pagriezienām. Tur dramatiski notikumi notikuši šajā finiša pagriezienā. Šoreiz viss veiksmīgi, un finiša aplī dodas jau, varētu teikt, tikpat kā jau uzvarētājām iekštelpu motokrosa dāmu konkurencē 2026. gada sezonā Patricija Bērziņa 733. numuru. Pietiekami daudz punktus viņa bija iekrājusi iepriekšējos posmos. Arī šodien 1. braucienā viņai uzvara. Neviena 2. vieta, neviena 3. vieta nav Patricijai Bērziņai. Tikai un vienīgi uzvaras, maksimālā punktu summa uz dotu brīdi. Viņai ir saplusīti 250 punkti pēc 10 braucieniem. Pēc 11 braucieniem 275 punkti, un līdz ar to viņa ir neaizsniedzama konkurentē. Finiša aplī dodas arī Estere Jaņkalne ar 147. numuru. Un sveicām Latvijas čempioni. Latvijas čempionu dāmu konkurencē Patricija Bērziņa izcīna 1. vietu un arī 25 punktus priekš šīs dienas vērtējumā. 2. vietā Sāra Vintere finišējam, un 3. vietā tuvojas Aleksa Mauriņa no MX Saldus motokluba.
4. vietā Estere Jāņkalna no 979 Buba Racing Team. Tāds vietu sadalījums ir mums 11. braucienā šajā iekštelpu čempionātā 2026. gadā. Nu, tagad milžu cīņas, ja? Open klasē, cik iespaidīgs bija pirmais starts. To veidoja mums Dāvis Līvs un Matas Strasjāvičus. Jā, Dāvis Līvs tur arī krita kopā ar Rudolfa Stankusu cīņā par 2. 3. vietu braucienā un vēl visādi notikumi. Mums bija vienu brīdi Gundars Gaušvis bija 2. vietā un Ričards Alens Gaicins, sezonas vicelīderis joprojām vēl pakāpās no 6. vietas uz 1. vietu. Tā kā, lūk, cīņa turpināsies tagad arī. Šajā 2. braucienā Open klases vērtījumā 15 sekundes līdz startam. Uzmanību startam. Krīt starta barjerā. Un kurš tad izcels? Ričards Alens Gaicins, jā, 2. startu izcēlā Ričards Alens Gaicins. Minimālu, bet tomēr pārsvaru noturēja Ričards Alens Gaicins. Nu, ja viss viņam veiksies, un Ričards Alens Gaicins arī šajā braucienā rādīs savu lielisko meistarību un ātrumu trasē, tad jau pēc šī braucienā mēs varētu runāt, ka viņš ir kļuvis par līderi arī Latvijas čempionātā kopvērtējumā šajā Open klases vērtējumā. Pirms pēdējā brauciena 2026. gadā. Bet tas ir jāpaveic, sakosim līdzi notikumiem trasē un tūlīt jau pēc pirmā apļa jau sadalīsim jau vietas, kādās sportisti sarindojušies. Ričards Alens Gaicins līderis ar 737. numuru 2. vietā. Dāvis Līvs. Jā, ir lielisks savā meistarībā, lai daudzus gadus viņš nav startījis motokrosa sacensībā, bet meistarībā nerūs un lūk, Dāvis Līvs ar 13. numuru 8/10 zaudē līderim Ričardam Alenam Gaicinam 2. vietā un 3. vietā Matas Strasjāvičus Lietuvā 777. numuru, bet 4. vietā Rudolfs Stankus, kuram aplam neveiksmīgs bija pirmais brauciens. Ar kritienu, ar sadursmi bija aizcīnījies turpat līdz 2. pozīcijai. Saldus motoklubā pārstāvis, bet finišā 4. vietā un 18 punkti. Lielajā kopvērtējumā 2026. gada sezonā Rudolfs Stankus cīnās joprojām par punktiem, cīnās jau līdz par bronzu. Par bronzu viņām ir iespēja pacīnīties par bronzu kopā ar Matu Strasjāviču šajā Open klases vērtējumā. Tu nost, kas tur atkal saķeršanās. Rudolfs Stankus atkal saķērās ar Matu Strasjāviču. Un šoreiz veiksmīgāks no šīs sadursmes izkļuva Matas Strasjāvičus. Kā Rudolfs Stankus gribēja apsteigt savu sīvāko konkurentu lielajā kopvērtējumā. Un šī sadursme zaudētas vietas gan Matam Strasjāvičum, gan arī Rudolfam Stankus, bet veiksmīgāks no šīm nepatikšanām izkļuva Matas Strasjāvičus un saglabāja augstāko vietu nekā Rudolfs Stankus ar 515. numuru. Līderis. Ričards Alens Gaicins ar 737. numuru. Kaut kā lēnām brauc. Kas ar Dāvim Līvam? Dāvis Līvs brauc ļoti lēni. Jā, brauc pāri finiša līnijai Dāvis Līvs un tagad viss šeit mainās. Jonas Dilis 3. vietā, Dāvis Līvs. Lūk, šis neprognozējais tehniskais sporta veids un Dāvis Līvs lieliski aizvadīja pirmo braucienu un tagad dodas uz dalībnieku nometni, brauc ārpus trases un līdz ar to
Pārējiem braucējiem tagad ir iespēja pacīnīties pa pirmo trīnieku vietām, kur pašlaik uz otro pozīciju ir pacēlies Jonas Dilis no Lietuvas ar 46. Turpat arī Guntars Gaušis ar 47. numuru. Un arī Matas Strasjāvičs 777. numurs. Jā, nezināmu iemeslu dēļ pagaidām, nezinu, šeit informācija mums nav nonākusi, kāpēc trasi atstāja Dāvis Līvs, pirmā brauciena otrās vietas ieguvējs 13. numurs. Ričards Alens Gaicins, neviens viņam neseko, kāpina tempu, un ļoti stabili līdā pozīcijās ir Ričards Alens Gaicins. Otrajā vietā Jonas Dilis no MSK Sena Lietuva 40. 6. numurs un 3. vietā Matas Strasjāvičs. 11 sekundes viņš zaudē līderim Ričardam Alenam Gaicinam. Guntars Gaušis atkāpies uz 4. vietu ar 47. bet uz 5. vietu atkal ir ticis Rudolfs Stankus no Saldus motokluba ar 515. numuru. Ričards Alens Gaicins. 14 gadus jau ir motosportā, bijis arī Latvijas čempiona godā attiecīgajās klasēs, kur viņš ir startējis, un šodien ieradās viņš Lielplatonē kā otrais labākais punktu guvējs Open klasē aiz Maira Pumpura, bet lūk, Mairis Pumpurs dēļ traumas nestartē, un pašlaik viņam ir tikai 2 punktu starpībā ar Mairi Pumpuru pēc šī brauciena. Ričards Alens Gaicins varētu kļūt viennozīmīgi par līderi kopvērtējumā pirms pēdējā brauciena šajā prestižajā Open klasē. Ar viskuplāko dalībnieku skaitu, 10 dalībnieki, pat šoreiz pitbike ir mazāk šodien atbraukuši uz sacensībām nekā Open klases braucēji. Otro vietu saglabā Jonas Dilis no Lietuvas ar 46. Trešajā vietā Matas Strasjāvičs, 10 joprojām sekundes aiz Ričarda Alena Gaicina, kuram kārtējais aplis līdera pozīcijā 737. numurs. Un ko dara mums Rudolfs Stankus? Rudolfs Stankus, kā viņam punkti ir nepieciešami 515. numuram. Priekšā viņam ir Guntars Gaušis ar 47. numuru 4. pozīcijā. Un viņa sīvākais konkurents Matas Strasjāvičs 3. vietā, kas dod 20 punktus dod kopvērtējumā 3. vietā un izdodas Rudolfam Stankus, apsteidz Guntaru Gauši. Un lūk, Rudolfs Stankus ir 4. vietā. Arī pirmajā braucienā viņš bija 4. vietā, izcīnīja 18 punktus. Un Matas Strasjāvičs pirmajā braucienā bija 3. arī 20 punkti. Ķerokā Rudolfs Stankus, ķerokā Matas Strasjāvičs. Viss noteikti komandā pareiķināts, lai izcīnītu šogad bronzu Open vērtējumā. Viņa nopietnākais konkurents sācensis ir Matas Strasjāvičs no Lietuvas ar 777. numuru. Ap šeit ir tāda feature, ka lietuvieši arī māka rēķināt. Un arī viņi ir pareiķinājuši, ka sīvāka cīņa par goda algu kopvērtējumā uz goda piedestāla tieši būs Rudolfs Stankus no Saldus motoklubā. Tā tas arī dzīvē notiek. Pašlaik savā starpā mačojas Matas Strasjāvičs un Rudolfs Stankus. Pirmais brauciens plus 2 punkti Matas Strasjāvičs izpildījumā, bet tagad lūk jau 3. vietā ir noķertā. Rudolfs Stankus jau ir pietuvojies bīstami tuvu lietuvietim. Matas Strasjāvičs, Jonas Dilis notur otro vietu ar 46. numuru, kad pusotra minūte līdz brauciena beigām. Līderis ir tālu projām. Ričards Alens Gaicins jau 11 sekundžu attālumā no Jonas Dilis. Un lūk uzbrukums 3. vietai, ko veids Rudolfs Stankus. Rudolfs Stankus un
Matas Strasjāvičs garā taisnajā tramplīniem. Iekšmalu mēģina paņemt Rudolfs Stankus. Abi divi gandrīz blakus. Iztum mazlietiņu uz ārmalu Matu Strasjāviču Rudolfs Stankus. Un izskatās, ka viņš ir iekarojis trešo pozīciju. Priekšā viņam ir lietuvietis Jonas Dilis ar 46. numuru. Bet šī starpība ir apmēram 4 sekundes. 4 sekundžu starpība. Vismaz tā izskatās pēc iepriekšu apļa rezultātiem. Tagad Ričards Alens Gaļcins un divi apļi līdz brauciena beigām. 737. numuram. Jonas Dilis, Lietuva, 46. numurs pirmajā braucienā, viņam 5. vieta un 16 punkti. Un atkal zaudējis, ir virāžā zaudējis trešo vietu Rudolfs Stankus, kurā viņš jau bija izcīnījis. Un šī finišā virāža iekšmalu šoreiz Rudolfs izmantoja. Atkaroja viņš trešo pozīciju iekšmalā. Un Rudolfs Stankus turpina cīņu par punktiem, bet līdz otrajai vietai ir patālu. Otro vietu viņam vairs neaizsniegties nekādā gadījumā. Rudolfs Stankus, viņš var noturēt trešo pozīciju un 2 punktus par šo braucienu, bet līdz otrajai vietai ir visai tālu Rudolfam Stankusam, kur atrodas 46. numurs. Finiša aplī dodas Ričards Alens Gaļcins. Finiša aplī 737. numurs. Lielisks brauciens no starta pirmajiem metriem. Līdz šim brīdim līderā pozīcijas Jonas Dilis 2. vietā, pirmā braucienā 5. vietas ieguvējs. Un 3. vietā ir Rudolfs Stankus. Rudolfs Stankus 3. vietā no Saldus motoklubā ar 515. numuru, bet Matas Strasjāvičs 4. vietā. Finišē Ričards Alens Gaļcins. Pārliecinoša uzvara otrajā braucienā un varam tiešām jau sveikt viņu. Tā kā Mairis Pumpurs nestartēja, varam sveikt viņu ar uzvaru Latvijas čempionātā. Obēk vērtējumā. Ko arī darām? Ričards, visu cieņu. Lielisks brauciens un punktu ziņā to apsteidz Mairi Pumpuru. Tuvākais sekotājs pēdējā braucienā neko vairāk tev izdarīt nevar viennozīmīgi. Jonas Dilis šoreiz finišēja 2. vietā. Viņam 22 punkti. 3. Rudolfs Stankus 20 punkti. Matas Strasjāvičs 4. vietā. Nulīte šoreiz Dāvim Līvam. Uzvaru Ričards Alens Gaļcins. Gundaram Gaušim 5. vietā. Tie 16 punkti. Timo Mots 7. Tāpat kā pirmajā braucienā Igaunijā Simonas Ribokas 6. no Lietuvas. Un uzmanību pitbaiki. Pitbaiki jau rūcina pie starta barjeras. Ļoti ātri iet. Tikko spējām piefiksēt punktus un rezultātus par otro braucienu Obenklasē, kad viss jau ir sagatavots sportistī pie starta barjeras otrajam braucienām. Un šeit jau atkal cīņa turpināsies par uzvaru. Gan šodien 3 braucienu summā un, protams, arī par lielo uzvaru visas sezonas kopvērtējuma iekštelpu motokrosā 2026. gadā. Kristaka barjerā. Un Rauzemītis. Ojojoj, ko labs atkal ir Rauzemītis. Rauzemītis ļoti strauji startā. Lieliski izsēja startu, iztur šo virāžu lieliskā frezējumā.
Pašlaik līderā pozīcijās ir Rauls Zemītis no motokluba Stendē ar 23. numuru. Par Ralfam Zemītim tagad jau jāiet par visu banku, lai atkarotu punktus Matija Heinpold. Matija Heinpold vēl ir par 3 punktiem palielinājusi pārsvaru pār Ralfu Zemīti, un tagad ir Ralfam Zemītim mīnus 11 punkti. Mīnus 11 punkti attiecībā pret Matiju Heinpold, sākoties šim otrajam braucienam lielajā kopvērtējumā, skaitot punktus kopā. Tāda ir situācija, tur neko mainīt mēs nevaram. Rauls Zemītis un Matija Heinpold. Arī šajā braucienā 23. un 6. numurs. Un Aigar Ut 3. vietā ar 97. bet 4. vietā Rasmus Konrad Bristol ar 58. numuru. Attiecīgi Kaidoral 5. vietā 235. bet Kristela Raba arī ļoti piesardzīgi sāk no 7. pozīcijas. Kristela Raba no Igaunijas ar 31. numuru pagaidām ir tikai 7. vietā. Sīvākais konkurents par bronzu kopvērtējumā Aleksandrs Kulā viņai ir priekšā 6. vietā 102. numurs. Un tas ir pirmais aplis. Pitbaiku konkurence. Rauls Zemītis atkal mačojās ar Matiju Heinpold. Tā jau mēs to gaidījām. Minimāls pārsvars, veicot otru apli, ir Ralfam Zemītim pussekundi. Tikai pussekundi pārsvars ir Ralfam Zemītim. Un 3. vietu notur šajā aplī. Otrajā aplī ir Aigar Ut. Aigar Ut ar 97. numuru. Pirmajā braucienā viņam 4. vieta, tagad 3. vieta. Kristela Raba cīnās. Izskatās, ka Kristela Raba ir pakāpusies tomēr vienu vietu augstāk uz 6. vietu. Tiek Kristela Raba apsteidz Aleksandru Kulu no Igaunijas 102. numuru. Zaudēja līdera pozīcijās. Rauls Zemītis zaudēja līdera pozīcijās. Matija Heinpold pārņem vadību. Tāpat kā pirmajā braucienā, arī šajā braucienā Matija Heinpolds ir atradis iespēju apsteigt Ralfu Zemīti. Viņam arī ir ātrāks apļa laiks. Matija Heinpold iepriekšējā aplī turpat par 1 sekundi, un viņam pieder arī ātrākais apļa laiks. 1 minūte 7 sekundes un 7 desmitaļas. Rauls Zemītis 2. vietā. Rauls Zemītis šajā sezonā ir uzvarējis. 2. posmā viņš ir uzvarējis gan 1. gan 2. braucienā un arī 3 braucienu summā. Ralfam Zemītim 2. posmā, kas notika decembrī, godā piedestāla augstākais pakāpiens, bet tad visai neveiksmīgs bija 3. posms, un arī šodien Matija Heinpolds ir lielisks. 1. braucienā nedēvā iespēju Ralfam Zemītim revanšēties, un arī 2. braucienā palielināt starpī ar Ralfu. Tagad Matija Heinpolds un Rauls Zemītis. Šajā aplī starpība jau ir 1,8 sekundes. 1,8 sekundžu starpības šiem diviem ātrākajiem šajā pitbaiku konkurencē. Un jau uz 3. vietu ir pakāpies Rasmus Konrad Bristol ar 58. numuru. Igaunijas 3. vietā, bet 4. vietā Aigar Ut no Minidāt Racing ar 97. numuru. Izdodas pat 5. vietu. 5. vietu ieņem tagad Kristela Raba. 5. pozīcijā. Aizbrauc nākamajā aplī Kristela Raba no Igaunijas ar 131. numuru.
Pirmajā braucienā Kristela Raba finišēja tikai 7. vietā, tagad viņa ir 5. vietā. Tie ir punkti, protams, arī kopvērtējumam. Jā, Kristela Raba izdarīja lielisku darbu, pakāpās uz 5. vietu. Nu, domājot arī par bronzu pitbaiku konkurencē 2026. gadā. Vēl palielina atstarpību. Ļoti ātrs ir Matija Heinpold no Igaunijas. No Moto Extreme motoklubā Matija Heinpolds jau ir priekšā Ralfam Zemītim 4,7 sekundes. Nopietnas pārsvars jau ir pār Ralfu Zemītim Matija Heinpoldam. Jā, un arī 11 punktu pārsvars lielajā kopvērtējumā ir Matija Heinpoldam pār Ralfu Zemīti. Ja viņš noturēs līderā pozīcijās līdz finišam, tad Matija Heinpolds jau būs plus 14 punktus priekšā Ralfam Zemītim. Un tikai brīnums varētu glābt Ralfu Zemīti no tā, ka viņš šajā čempionātā ierindojās 2. vietā un izcīna uzvaru. Nu ko, tie cipari, bezskaislīgi cipari, kā vienmēr, rādīs mums viss 3. brauciens, kā tas notiks mums realitātē, bet uz doto brīdī veidojās 14 punktu pārsvars par labu Matija Heinpoldam no Igaunijas, kurš pašlaik veic vēl vienu apli. Un līdz brauciena beigām varētu būt 3 apli līdz brauciena beigām šajā pitbaiku konkurencē. Jā, Ralfs Zemītis jūtami zaudējis ātrumu šajā aplī. Viņš viena apļa garumā 2,5 sekundes zaudēja Matija Heinpoldam. Un jau 7 sekundžu starpībā starp 1. un 2. vietu. Rasmus Konrāds Bristol, 58. numurs, notur 3. pozīciju. Braucienā Rasmus Konrāds Bristol, Igaunijā no Baba Maci Racing. Un Aigar Ut 4. vietā ar 97. numuru. Wow, 5. vietā, atkal 5. vietā ir Aleksandrs Kuvas, 102. numurs, atkal 5. vietā. Kristela Raba zaudējusi 5. vietu, un šodien kaut kā vai nu ir sastresojusies, vai kaut kas ar tehniku nav kārtībā, bet Kristela Raba, kurai bijusi uz goda piedestāla pakāpieniem, mums šeit ieštāpa motocrossa, atkal zaudēja savam sīvākajam konkurentam un atkāpusies uz 6. vietu Kristela Raba ar 31. numuru. Bet galvenais finišēt, izcīnīt punktus arī par 6. vietu, dot punktus. 6. vietā ir 15 punkti. Tā kā cīņa vēl turpinās un 2 apli līdz brauciena beigām. Matija Heinpold un Ralfs Zemītis. 9 sekundžu starpības starp 1. un 2. vietu. Jā, tur jau šajā braucienā liktenis ir izšķirts par labu Matija Heinpoldam lieliskajam ātrumam trasē. Matija Heinpolds jau tuvojas finiša aplim ar turpat 10 sekundžu pārsvaru pār Ralfu Zemīti. Rasmus Konrāds Bristol notur 3. pozīciju, arī ar lielu pārsvaru pār Aigar Ut no Igaunijas ar 97. numuru. Un attiecīgi Aleksandrs Kuba un Kristela Raba 5. un 6. vietā. 2 apli līdz brauciena beigām. Finiša aplī dodas Matija Heinpold. Finiša aplī ar lielu pārsvaru pār Ralfu Zemīti. Sīvā mačošanās izpalika, tikai pirmie 2-3 apļi viņi brauc viens aiz otru sekundžu attālumā. Ralfs Zemītis braucot garām savai komandai kratā ar galvu, kaut kas viņam šodien īsti nepatīk. Un finiša aplī jānotur šie 22 punktu pozīcija, un tad uz pēdējo braucienu viņš izies ar mīnus 14 punktiem kopvērtējumā attiecībā pret Matiju Heinpoldu. Finiša aplī dodas arī Aleksandrs Kuva 5. pozīcijā, 102. numurs. Ko darīs mums Kristela Raba, 31. numurs, un cik tālu aiz viņas ir. Nē, Matija Heinpolds jau tuvojas finišam, izcīna 25 punktus, ar ko arī apsveicām.
Moto Extreme kluba pārstāvis 50 punkti, 2 braucienu summā, ar ko arī apsveicam finišiem. 6. pozīcijā Kristela Rabā. Kristela Rabā 6. vietā izcīna 15 punktus, 30 punkti, 2 braucienu summā. Ralfs Zemītim 22 punkti un finišs 44 punkti pēc 2 braucieniem Ralfam Zemītim. Un 3. vietai pretī brauc arī 1. braucienā 3. vietas ieguvējs Rasmus Konrādu Bristo, Igaunijā. 58. numurs. Finišē ir 20 punkti izcīnīti. Aigar un 4. vietā, tāpat kā 1. braucienā. Un 5. vietā Aleksandrs Huva ar 16 punktiem. Nu ko, pārtraukums līdz 2. braucienām. Saviem kaskadieriskajiem gājieniem gatavojas atkal mums lieliskie triāli braucēji no Vikinga lieliskās komandas, Vikinga triāli komandas, Agņa Alkšņa brāļi. Tā es saprotu to. Jā, bija ļoti interesanti paskatīties pirmā pārtraukuma šos demonstrējumus. Tagad, lūk, tiek uzpildīta degviela. Triāli mocīšiem izrādās arī vajadzīgai degviela. Tie nav nekādi elektriskie mocīši. Un tūlīt arī brāļi, Alkšņa brāļi, kurš Agnis Alksnis lieliski aizvadīja mums 2. braucienu, dosies tur pie šiem paaugstinājumiem, pie šīm rampām un rādīs savu meistarību triāli pasaulē. LBTU dodās uz Liepāju spēlēt ar Liepājas hokeja komandu. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka man ir jābūt tajā spēlē un jārunā tāpat ar līdzjutējiem, kā es runāju šobrīd ar jums. Es, protams, esmu par Liepājas komandu, jūs noteikti esat par Jelgavas komandu. Jūs ticat savai Jelgavas komandas uzvarai šodien? Laikam nē, nu tad Liepājnieki paņems labi, lai paliek hokejs hokejam. Mēs ķeramies klāt Triālam. Nu ko, Artis ir gatavs, Arvis ir gatavs
Un Niks arī ir gatavs. Artis Alksnis jau ir augšā uz rāmas ar savu motociklu. Nu, mēs parunājam arī pārtraukumā. Tātad lielākais izaicinājums šeit ir šīs slidīgās rampas, kuras izveidojās no šiem māliem, no šī seguma. Un tas viss, ka nonāk uz šiem līdzenajiem finieriem, tas kļūst kaut kas līdzīgs jau pieminētai ledus halei. Nu, tātad vēlreiz mums ir Artis Alksnis ar Honda 4-taktu motociklu, tāpat arī Niks Alksnis ar Honda 4-taktu motociklu. Un Arvis Alksnis ir vienīgais, kurš brauc ar 2-taktu dzinēju aprīkotu TRS motociklu. Nu, redzam, atkal šī cīņa ar ierobežoto vietu, kur izpausties ar motocikliem. Nu, bremzēšana notiek vai nu uz viena rata priekšā aizmugurē, to izvēlās pašs motociklis. Ak, Dievs, lidojums lejā gandrīz vertikālajā stadijā, bet izskatās, ka satraukumam nav pamatu, vismaz skatoties uz pašu motociklista. Sejas vaipsiem tur izskatās viss kārtībā, ar kāju drusku pielīdz triālā šī skaitītos tehniska kļūda, par ko braucējs arī dabūna mīnus atzīmi. Nu, tātad šis ir elements, no kā cenšas motosportisti izvairīties šajās sacensībās piedaloties. Latvijas čempionāts mums ir ļoti daudz posmu par visu Latviju. Nu, un Jelgavs, starp citu, ir vieta, kura mototriāls ir visplašāk izvērsts, tā varētu to pateikt. Mums šeit ir daudz spēcīgi braucēji, un kritiens mums ir pirmais, un kā aplaudējam uzmundrinām, tas nozīmē, ka šeit nekas nenotiek pa jokam vien. Šeit iet uz pilnu klapi, netiek žēlot ne motocikli, ne rampas, ne arī savs ķermenis. Izskatās ar ķermeni visi kārtībā. Jūs noteikti arī pamanījāt, ka mototriālisti nav tik ļoti aizsargājušies, kā klasiskā motokrosa braucēji. Ir atvērtā tipa ķiveres, bruņas ir salīdzinoši maz. Tiek sagatavots motocikls un lēciens augšā uz rampu, un redzējām, netika atrautas kājas no kāpšļiem. Līdz ar to, pieskaroties pie šķēršļa, tas neskaitās sots. Galvenais ir jābūt sasaistē ar motociklu. Nu, balans šeit ir maksimāli svarīgs. Tiešām lēciens vienkārši nulēts. Nāk tā no lidmašīnas bez izpletņa ārā, un tomēr viss kārtībā. Uzplaudējam, uztaisām aplausus tiešām. Nu, redzam, man nevajag ne ieskrien neko, un lēciena augstums, amplitūdi gandrīz tāpat kā uz lielo tramplīnu augšā. Nu, ar to mototriāls pavisam noteikti atšķirās no klasiskā motokrosa. Lido tikpat augsts, tikai brauc stipri lēnāk. Atgādināšu par riepu. Nu, spiedienu redzam, riepas ir ļoti mīksts motociklam. Tas ir, lai varētu šo saķeri kaut kādu vismaz šeit dabūt uz šiem dubļiem, uz šīm smiltīm. Nu, motociklistiem ir jāpastrādā ar to visu. Nu, es skatos, man ir iesildījušies visi 3 triālisti. Mēs pieķersimies. Un atkal lielais lēciens, nu tai rampai ir ko turēt. Tas ir vairāk kā skaidrs un nobremzē līdz ar pašu norobežojošo sienu. Man vajadzēs drosmīgs skatītājs. Nu, tāds ir ļoti drosmīgs skatītājs. Redzam, šeit tiks izritināts tāds sedziņa, lai netiktu sasmērētas drēbes, un jums ir iespēja ņemt līdz arī savu mobilo tālruni, tātad viedierīci, un nofilmēt motociklu no apakšas. Un tas motocikls nevis stāvēs, bet tā kā braucoši motociklu no apakšas, cik reizes jums ir tāda iespēja dzīvē bijusi? Es domāju, ka nevienu reizi. Vienīgi tam dronu speciālistam droši vien ir visādas tādas iespējas bijušas lidojot ar dronu, bet te būs paraugu demonstrējums. Tātad Niks Alksnis atrodas uz trases seguma vertikālā stāvoklī, ne horizontāli, jā, tas ir horizontāli, nekāds vertikālais nebūs. Tas ir vienkāršā versija, būs drusku sarežģītāk. Skatāmies. Es paredzu, ka mums vajadzēs vēl apmēram 5 cilvēkus. Tātad mums jau ir 2. Un reku nāk jau uzreiz drosmīgi cilvēki, ka pa pilnam izskatās, ka vajadzēja taisīt izlozes kārtību. Guļamies blakus. Uzreiz būs 4. Labi, pagaidām mēs neejam vēl. Paskatīsimies, kā mums te sanāk. Viss tas ar 4 cilvēkiem. Jūs zināt, kas tikko apgulās blakus, pēdējā dāma ir mamma. Mamma, tātad dēlam, kurš lidos pāri, mamma dēlam, kurš brauc visātrāk šajā sezonā MX 85 klasē Agnim Alksnim. Ģimenes tradīcija, ko es varu pateikt? Redzam brālis, tēvs, mamma un 2 dēli. Kas var būt labāks par šo? Iedomājieties, kādas svinības viņiem ir dzimšanas dienās un visos pārējais ģimenes pasākumos. Izskatās, ka mēģina sadalīt, kurš laiks pirmais vai kurš laiks, kurš neliks. Un paskatīsimies, kā tad būs šie abi kungi izdomājuši. Tātad Arvis Alksnis un Artis Alksnis. Pirmais to darīs Arvis Alksnis, tātad 2-takta dzinējs.
motocikls. Nu, šis ir lidojošs motocikls. Skatīsimies, vai pietiks lidojumam un ieskrējiens un normāls un mazu pieskārienu smuki pāri visiem guļošajiem cilvēkiem. Viss kārtībā. Nu, tur redzējām, paprastīja komentāru, pēc lēciena komentārs tika paprasīts, izskatās, ir labi īkšķīts uz augšā, tad like. Nu, ko skatītāji, šis bija labi? Vienam patika, dzirdēju, jā, sarkanajā cepurē malacis, viņš atsaucās uzreiz, tumšs sarkanā cepure. Ja es otrais prasu visu uzreiz uztaisam troksni, nu ko, Artis Elksnis. Artis Elksnis parasti ir meistars uz šo elementu un leciens. Artis Elksnis pieskarās vairāk, bet viss kārtībā, nu, patika. Vecākam brālim patika, tā tad visi labi. Nu, izskatās, jā, ka nav tas ātrāviens no zemes izspolē velkošais rāds pirms paša lēciena. Tagad tiek vēl divs. Vēl divi ir pieejami. Nu ko, drosmīgākie vēl mums ir motobraucējs. Es nezinu uzreiz pēc to Fogelkungs man varētu noteikti pēc tam pateikt, kurš tas bija. Un vēl viens motobraucējs. Iespējams, 2 motobraucēji no čempionāta ir ārā. Nu, skatīsimies, kā tas būs. Tā, cik mums ir kopā? Tajā skaitīšanā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cilvēki. Ārprāts, tas ir kārtīga grēda nokrauta mums ar drosmīgiem cilvēkiem uz starta taisnes, es pat varētu teikt. Un lēciens bez tramplīna, bez palikšanās iespējas. Nu ko, Artis Elksnis ir gatavs, notēmē, nokoncentrējās, protams. Un motocikls ir jāpaceļ īstajā brīdī un lēciens un sanāk pāri visi kārtībā. Neviens necieš šajā izaicinošajā uzdevumā, un tagad arī Arvis Elksnis gatavojās. Atgādināšu, Arvim Elksnim ir 2 taktu dzinējs. Dzirdam tā spalgā skaņa no motocikla izšaujās ārā. Tas, protams, vēstīja par to, ka tehniski savādāks. Un tā kā vēl vienu vajag, jā? Vēl viens cilvēks aiziet, es jūtos tā kā izsoles vadītājs jau. Vēl viens cilvēks būs, vienu drosmīgu cilvēku. Es arī redzēju, ka tur tā kā vieta būtu. Vēl viens motocrossists aiziet blakus. Mums ir veseli 3 motocrossisti, 3 ģimenes pārstāvi, un tad vēl random cilvēki, tur 2 pa vidu, kur nezinu, kas tie ir. Nu, dzirdam, 2 toku dzinējus iespurdzās un ir gatavs izdarīt šo sarežģīto uzdevumu, un lēciens sanāk pāri, nav pieskāriens, un tur līdz ar bortiem aiziet, bet savācās viss kārtībā. Tieši tā, kā tam ir jābūt reālam, viss pamata tiesu. Skatīsimies Artim Elksnim, mums tur ir ļoti kupls skaits ar cilvēkiem. Nu, Arvim Elksnim izdevās, un Artis Elksnis aizturam elpu, skatāmies, un lēciens arī sanāk. Viss ir kārtībā ar aplausiem visiem drosmīgajiem cilvēkiem, kas gulēja uz trases segumu un izbaudīja lēcienu motociklam pāri, esot bez tramplīna iespējām. Tas tik bija kaut kas, un cik daudz drosmīgi cilvēki patiesībā šajā bariņā mums ir. Nevienam nebija ne jālūdzās, ne jāsola kaut kas. Uzreiz visi cēla rokas, nāca rindā, stājās. Paldies jums, bet mums vēl ir tātad triāls bez motora un bez viena rata. Tātad tikai viens rats. Nu, tas būs tāda maza ieelpa pirms noslēguma. Parādās, redzam, nav vairs skaņa, ir mierīgi, bet šis ir grūtāk nekā bija iepriekšējie. Visi kopā ar tiem daudziem ratiem, jā, tāds arī triāla elements pasaulē pastāv, ir sacensības uz šo vienriteni. Nu, Niks Elksnis ir, es pieļauju, ka viens no, vai ja ne vienīgais Latvijā, kurš varētu tādus triks izpildīt ar šādu braucamo. Un vēl ir ļoti interesanti patiesībā, kad ir arī triāls ar blakusvāģiem. Jūs varat iedomāties, kā tas varētu izskatīties. Blakusvāģis un tad pāri visiem celmiem. Nu, redzam, lēciens arī skaisti lejā. Arī šeit nevajag ne nobraukt uz, ne uzbraukt uz visur, vienkārši izdarīt. Un nu, šis vienritens, atvainojos, Nikam jau ir sen. Un Niks ir 7 gadus tātad nav bijis uz šī velosipēda, iemācījās braukt, nolika, aprecējās, pabeidza skolu, atrada darbu un tagad atgriezās uz riteņu. Tur gandrīz nokrita patiesībā lejā, bet gandrīz neskaitās, gandrīz tieši uz to arī balstās, lai mums elpa aizsistos un būtu, protams, kāda spriedzība. Nu, ko izdosies? Tagad lēciens ir, un arī noturās viss kārtībā. Nu, tur ir, man liekas, līdzsvara paraugs stumda noturēt. Es patiesībā pats arī pamēģināju pirms šī visa, cik tad grūti vai negrūti ir uz tādu nosēdēt. Patiesībā es jutos tā kā origo ekskursants, tie regulārie apmeklētāji, šitie, kas ir, es tā jutos uz tā riteņa sēžot, tā kā es būtu, kārtīgi pasinējis kaut kāds 2 gadus neatlaižot. Bet, Nikam izskatās, ka tā vispār absolūti nav nekāda problēma. Nu, kas skaista dēja, jāsaka tā, ļoti labi līdzsvars sajūta. Jā, triālistiem, ne jau leks lejā no tā augstuma.
tur taču nav amortizācija. Nopietni tas izskatās, ka Niks ir notēmējis to darīt. Es turam elpas, turam galvenais arī īkšķis. Es domāju, lai viss izdodas, lai visi labi lēciens lejā un... Labi, ka tā. Un vēl viens lēciens lejā, tas ir 1, 2, un tagad trešais uz zemi jau nevar netrāpīt. Ar aplausiem Nikam Alksnim. Jā, no sākuma mēģināja to uzlikt, un beigās sanāca viss skaisti lejā. Darbiņš labs padarīts, bet kas mums te ir kaut kāda skaņa savādāka? Jā, motocikls, kas ir stipri smagāks par iepriekš redzētajiem motocikliem, tātad triāla motocikls sver ap 70 kg. Šīs motocikls sver ap 111 kg. Tātad super enduro motocikls, kārtīgs kaujas zirgs. Un braucējs Artis Alksnis. Aplausi! Ar šādu motociklu parasti nebrauc pa šādām vietām. Ar šādu motociklu vairāk brauc līdzīgi klasiskajam motokrosam, tikai pa sarežģītāku vidi. Artis Alksnis ir tas, kurš ir pamēģinājis mest dažādas izaicinājumus arī triāla elementu trasēm ar šādu motociklu. Un arī šodien šeit mums paraugu demonstrējumos būs brauciens augšā pa stāvu sienu ar super enduro motociklu. Un tas skots ir tiešām tai rampai, tur ir jāsapūš vaigos, lai noturētu šādu svaru. Katrā ziņā pats Artis, man liekas, ir gan divreiz vieglāks par to motociklu. Artis Alksnis arī ar šo motociklu. Kas pa nolēcienu, Arti pamanīja, ka tur nav nosēdienu laukums. Man liekas, ka tā ir tāda augstprātība, jau runājot par visiem fizikas likumiem, par gravitācijas ietekmi vispār uz apkārt notiekošiem procesiem dabā dzīvē. Un Artim Alksnim nav absolūti nekādas problēmas to pārvarēt. Jā, Artis Alksnis arī ir piedalījies 2023. gadā pasaules kausa posmos Super Enduro līdzīgā vidē kā šeit, tātad slēgtajās telpās. Kā jūs domājat, līdzjutēji skatītāji var uzbraukt pa šo mazo augšā tur? Tie, kas domā, ka var, uztaisam troksni. Arti, tu klausies, kā tev tic, iedomājies. Un tu redzēji, es klusēju. Tagad, pierāda viņa cerības, apliecina viņa ticību sev. Kādā ziņā nebūs vienkārši šāds uzdevums. Tāds maziņš niecīgs tramplīns tur augšā. Un, katrā ziņā vecākais brālis Niks Alksnis palīdzēs. Ja kaut kas noiet greizi, bet nevajadzētu jau nekam noiet greizi, aizturam elpas, turam īkšķus. Varbūt pat slītam plaukstas, pilnu gāzi ar atspērienu augšā, un motocikls gandrīz nokrīt. Viss izglābjās pašā pēdējā brīdī. Semī ir cienīgs sižets. Redzējām, glābējs augšā ir noderīgs. Tā nav tikai butaforija. Brauciens lejā, tur pat ballīts ierauj plecus. To es tiešām redzēju, un tas cienācis, kas tur ir paslēpies, pamodās no ziemas miega. Ko vīri, mums ir pusminūte vēl laika. Negribu jūs steidzināt, bet mums sacensības, es skatos, mazie jau ir gatavi doties trasē, un mums ir jāpievar šī rampa. Ko, uzplautējam, uztaisam troksni, enerģiju iedodam gan Artim, gan motociklam. Mums tas viss kopā sanāks pilnu gāzi, un augšā sanāk. Labi, ja pirmo reizi izskatījās ļoti tuvu kritienam, tad tagad jau sanāca tiešām labi, un sienās arī ir pieredze, un vairs nekur neskrien un nebēg. Ko es domāju, brāļi, uzkāpjam augšā kaut kādā veidā, kurš ar motociklu, kurš jau ir augšā, arī, un uztaisīsim kopīgus aplausus visiem līdzjutējiem. Tev sanāks, vēl trešo reizi braukt, nav variantu, pats nobrauc lejā priekšlaicīgi. Ko sagatavojam? Objektīvus, nofočējam vēl to skatu, kad Super Enduro motocikls ir vertikālā stāvoklī un vispār ideāli. Tā viņam ģimenei pieņēmts vai pāri, vai līdz ar. Kaut kā tās lietas visas tiek darītas. Ko skatītāji, tas mums arī viss šajā pārtraukumā redzam. Mazie jau ir gatavi, mazie arī ir jau pilnīgi gatavi. Trešais brauciens jums. Paldies jums par atsaucību. Tiešām forša
jaudīga un ar tādu siltu vaibu jūtama publika. Es ceru, ka es pie jums vēl atgriezīšos vai nu šajā pasākumā vai citā pasākumā. To mēs vēl redzēsim dienas kārtību, kā mums visa sanāks, bet bija forši ar jums sadarboties, redzēt tik daudzus drosmīgus šeit gulošus un gribēt gulošus cilvēkus. Nu, tā kā negadās bieži tā mums, ja mēs sevišķi taisam Kurzemē, tur ir tā neatsaucīgi cilvēki, kurzemnieki vispār. Nu, viņi ir tādi ieturēti, viņi tā uzreiz neguļās nemaz zem riteņiem. Tā kā ir labi, drosmes jums ir, lai jums izdodās turpmākā diena. Paldies!